Man jūra patīk vētrās. Tā vētra izpūš sliktās domas, un ir bijis, ka es aizbraucu pie jūras, apstājos kāpā, atplēšu rokas un vienkārši izkliedzu visu, kas varbūt ir sakrājies. Un jūra man saprot. Mūsu kā organizācijas, kā partnerības lielais lomas, viennozīmīgi var teikt, tie ir mani darbinieki, tā ir mūsu padome, kas kopīgi strādā, lai šo kopīgo darbu mēs Dienvidkurzemē varētu veikt. Mēs veidojam šo kopīgo sadarbības tēlu, mēs veidojam to savu zīmolu, lai mūs zina un lai cilvēki nāk ar savām idejām, un mēs skatāmies, kā mēs viņiem varam palīdzēt, kā mēs varam atbalstīt. Vairāk kā 80 zvejnieki un krodziņi, kafejnīcas ir apkopotas šajā grāmatā un izdalīta šās zīmes, kuri piekrita, ka pie viņiem var iet sētā un iegādāties zivis. Zvejnieks izliek šo zīmi, zaļo pusi, nāciet, man šobrīd ir zivis. Ja ir sarkanā zīme pagriezta, diemžēl, piedodiet, nav šodien lomas, šodien mēs jums nevaram piedāvāt. Un šī zīme ir kā vienojošs tāds sauklis, objekts visā piekrastē. Šis darbs ir ļoti feins, man ļoti patīk, jo tā ir tāda kopā būšana, un tas nekad nebūs darbs no 8 līdz 5. Es novēlu saglabāt šīs zivsaimniecības tradīcijas, tā piekraste, tā ir mūsu bagātība, kuru mums ir jāsaudzē, jālepojās ar viņu. Un lai lielais lomas nav tikai kā pasākums, kurā šodien viss pulcējās, bet liela loma ir katram zvejniekam, kas iziet Baltijas jūrā, lai spēku un izturību gan viņiem, gan mums visiem kopā.